Par dabu es tev prasīju intervijas sākumā ne jau tāpat vien. Ļoti daudz savu poets teksti ir par dabu. Tu ļoti daudz dziedi, pieminot alegorijās, salīdzinot dzīvi ar dažādiem procesiem, kas notiek dabā. Un šodien braucot šeit uz interviju, es domāju, ka principā, ja man jautātu, par ko tad ir savu poets teksti, tad es teiktu, ka tā ir tāda meditācija. Tā ir meditācija pašam ar sevi, ar virzienu, darīt lielas lietas un ietekmēt arī tos, kuri klausās, kāpt augstāk un iet tālāk. Vai es visi esmu galīgi salēdz grīstē? Nē, tu neesi salēdz grīstē. Tie stāsti. Tu neesi, ar to es gribēju teikt, tu neesi tieši dziesmu rakstījis. Tu nesaki, aizej uz veikalu, nopērc pienu. Tas ir... Izdzer 2 glāzes dienā. Tu saproti? Jā, es saprotu. Tas ir, es teiktu, 99% dziesmu tekstu, ko es esmu radījis, ir personīgi privāti pārdzīvot stāsti, kaut kāda emocija, un aiz visu ir konkrēts stāsts. Un viens aspekts savā ziņā pasargāt sevi un nestāstīt visu tiešā tekstā, lai tomēr nebūtu tāds pārāk liels ekstrabionisms. Otra lieta, teiksim, varbūt tāds aspekts, kad rakstu tekstu, tu to nedomā, bet arī kaut kādā varbūt zemapziņā, tas apmēries, tu arī mērķiķim iedot banānu, viņš būs vienreiz paēdis, bet tu, ja teiksim, labi, mašķerniekam iedot zilu, viņš būs vienreiz paēdis, bet iedot viņam makšķeri, viņš iemācīsies makšķerēt, viņš varēs pats un nodrošināt. Līdzīgi arī tekstiem, nevajag, kā lai pasaka, tieši teikt, tagad ej tur, tu izstāsti savās alegorijās, metaforās un ja cilvēks sapratīs, tas būs daudz vērtīgāk. Turklāt no kaut kādām metaforām katrs var izlobīt sev ārā kaut ko priekš sevis. Tas iegūst kaut kādu daudzslāņainību, daudzšķaļņaunību. Un tie teksti, jā, teiksim, kad saka par dabu un kaut kādām tādām lielām lietām, procesiem, kas notiek šajā pasaulē. Lavīnas, ezers, salas, putni, kalniem pāri. Kalniem pāri. Ir kaut kādi simboli šajā pasaulē, kas ir tik monumentāli paši par sevīm, kad izdomāt jaunu riteni, lai raksturot kaut kādu pasaules lietu kārtību, būtu vienkārši muļķīgi. Un teiksim, kaut kādas pamatvērtības, kas bieži vien dziesmu tekstos ir kaut kādas, teiksim, tavs stāsts arī viens labs piemērs ir, kad ir sarunas starp tēvu un dēlu par kaut kādām lietām, paudžu konfliktu savā ziņā. Mēs visi līdz kaut kādam vecumam, vīpsnājam par mūsu vecāku mācīto, par paudžu mantojumu. Come on, vecīt, ir 21. gadsimts, elektronika un viss, un ko tu vispār saproti no tā? Līdz vienā dienā tev notiek klikšķi, kad saproti bāzi, bet te mani vecāki un tās paudzes bija taisnība, visām pamatvērtības jau nemainās.